Labdien, skolēni! Šodien mums ir dabas stunda, 4. klase, tēma zieds. Vispirms atkārtosim, ko mēs zinām par lapām. Un mums jāatbild uz 3 jautājumiem. Первый вопрос. Какое вещество поглощают зеленые листья из воздуха при наличии света? Второй вопрос. Какие вещества вырабатываются в листьях? И третий вопрос. Какое вещество выделяют листья в воздух? Pārbaudi sevi. Pareiza atbilde uz pirmo jautājumu. Правильный ответ на первый вопрос. Какое вещество поглощают зеленые листья из воздуха при наличии света? Oglskāba gāze. Углекислый газ. Pareiza atbilde uz otro jautājumu. Правильный ответ на второй вопрос. Какие вещества вырабатываются в листьях? Skābeklis un barības vielas. Cukurs, ciete, крахмал. Ответ на третий вопрос. Какое вещество выделяют листья в воздух? Skābeklis. Кислород. Atceries, kuras lapas ir vienkāršas un kuras ir saliktas. Нажми на паузу для выполнения этого задания. Pārbaudi sevi nākamajā lapusē. Vienkāršas lapas. Viena lapu plātne. Numurs 1, 2, 3 un 5. Saliktas lapas. Vairākas lapu plātnes. Lapu numuri 4, 8, 9, 7, 6. Un tagad mūsu stundas tēma zieds. Un tev būs jānoskaidro, kāda ir zieda galvenā funkcija. Izmanto mācību grāmatu 111. lapuse. Burtnīcā uzraksti teikumus pēc dota sākumā. Zieds ir. Ziedi ir vajadzīgi, lai no tiem veidotos. Lūdzu, grāmata 111. lapusē tu vari redzēt atbildēs. Нажми на паузу, чтобы выполнить это задание. Katram zieda orgānam ir savas funkcijas. Atkārtosim zieda orgānus. Auglenīca, pestiek. Vainaglapa, лепесток. Ziedgultne, цветоложе. Ziedkāds, цветоножка. Kauslapa, чашелистик. Putekšņlapa, тычинка. Изучи функции каждого органа цветка на странице учебника, страница 112-113. Для работы можешь использовать ресурс Soma.lv. Нажми на паузу и выполни задание. Atmini krustvārdu mīklu par ziedu. Pirmais. Auga vairošanās orgāns. Otrais. Čakla ziedu apputekšņietaji. Trešais. Zieda daļa, no kuras veidojas auglis. Ceturtais. Kārums,
ko iegūst no ziediem. 5. Auga daļa, kas slēpjas auglī. 6. Auga daļa, kas ražo ziedputekšņus. 7. Auga daļa, kas izveidojās pēc ziedēšanas. 8. Zieda galvenais uzdevums. Paldies par darbu!